Labrīt! Ir 4. maija, svētdiena, augsta un lietaina diena solās būt. Tāpēc es priecājos, ka mēs esam uz prāmjam. Un šoreiz esam izlēmuši ceļot mazliet savādākā veidā, vismaz iesākumā. Tātad mums nebūs garais pārbrauciens pāri Polijai. Mums būs pārbrauciens ar prāmi no Liepājas uz Travemindi. 10. tagad no rīta vajadzētu viņam attiekt, bet mums jau pateica, ka prāmis kavēsies. Tāpēc mēs arī rīt nedaudz vēlāk iebrauksim Vācijā. Es nezinu, vai mēs kaut ko ļoti ietaupam naudas un laika ziņām. Nebija viens čalīts, bet, nebija te neviens čalīts. Bet es priecājos, ka mums nav jābrauc tagad pa augstumu un lietu. Tas gan. Mēs izdomājām pamēģināt šādu veidu, jo, ja brauc ar motociklu, vai arī ar mašīnu uz Itāliju vai Balkānu virzienu, tad varbūt arī nav vērts tāds prāmis, tad neko tu tā īpaši neietaupi. Bet tā kā mums ir plāns braukt pāri šķērsām visai Eiropai, tad kaut kādas priekšrocības tam varētu būt. Vēlāk noteikti pastaigāsim arī pa prāmi, kaut ko varbūt uzfilmēšu, kā te izskatās, kas un kā. Jā, šoreiz es centīšos taisīt video mazliet savādākus, tāpēc, kad mēs esam saņēmuši aizrādījumus par to, ka vajag vairāk stāstīt par maršrutu, vajag vairāk stāstīt par to, cik kas maksā. Vienkārši jābrauc, nevis jāņoņājā. Jā, un ka vēl vajagot, maksā maršruts, un naktsmājas vajagot vairāk rādīt, un ēšanu vajagot vairāk rādīt. Es apsolos, ka šī ceļojumā es to visu vairāk filmēšu, bet es noteikti braukšanas video nemetīšu ārā. Noteikti arī būs braukšana, jo gal galā mēs jau braucam, mēs ar Arturu galvenokārt ceļojumā, tāpēc, ka mums patīk tā motobraukšana, mums tā ēšana un gulēšana, nevienmēr ir tā svarīgākā. To starp citu var redzēt arī šobrīd. Mēs esam izvēlējušies sēdvietas, nevis kajītes, mums nav kajītes. Mums ir pasūtītas tikai brokastis rīt no rīta, tātad tāds ekstra ekonomiskais variants. Mums 2 cilvēkiem mocītis un 2 brokastis, 171 eiro un 50 centi biļeti. Ja gribu kajīti, ja gribu visas 3 ēdienreizes šodien vēl brokastis, tad, protams, ir jārēķinās ar lielāku summu. Tā pagaidām. 172. Nē, 172 noteikti ne. Ja es tagad nekļūdos, tad abas brokastis, pusdienas un vakariņas bija kaut kādi 53–52 eiro vienai personai. Jā, tas nav pārāk dārgi. Tā kā tam. Pagaidām pauze, tad turpināsim mazliet vēlāk. Mazliet pastaigājām, iepazinām prāmi, kur kas atrodas. Kur restorāns. Īstenībā mums 10. vajadzēja startēt, bet mēs tā vēl arī neesam startējuši. Vēl tikai tagad var redzēt, brauc uz prāmi smagie vēl. Tā neko. Jā, rīt mums brokasts ir. Līdz tam mums ir jāiztiek ar to, ko esam paņēmuši līdzi, varam atnākt uzspēlēt šitos te aparātus. Un kaut ko vajadzīgi nopirkt. Varbūt tu man šampīt gribi, Artur, tu negribi man ar šampīt pacienāt ko? Vai nopirkt man kaut kā skaistāk. Vai skaistumu varētu kopt ko? Nē? Tā, pirms tu bija jāiet. Taisni, jā? Labi. Reko ir arī mīnusi prāmim. Ir 12, mēs vēl joprojām sēžam ostā. Pat saņēmām īziņu, ka attiešanas laiks tiek pārcelts uz 4, jo slikti laika apstākļi. Un Travemindē būsim nevis 7, bet
pulksten 1. Bētīgi tāda sanāk, tāda nīkšana. Mēs ar Arturu spriedām, mēs viņam būtu puši tā laika jau aizbraukuši uz Poliju. Bet, vienīgi tas, ka laukā ir tāds laiks, augsts un lietas. Tagad sēdēsim, gaidīsim, skatīsimies, vai nav kaut kādas atjauninājuma informācijai. 4 beidzot startējumu ar 6 stundu aizkavēšanos. Tad labrīt no rīta. Mēs sanīkuši, sapīkuši, beidzot man brokastīs. Jā. Kas ir bijuši prāmī, noteikti jau zinu, kā te viss notiek. Apmēram tā. Jā. Arturs man jau atkal sāk komandēt, mēs spriedām par to, viņš tā nedarīs, kad es filmēšu, bet vienalga. Mums vakar prāmis aizkavējās, līdz ar to, protams, mēs šodien arī būsim vēlāk Travemindē. Mums viss plāni mainās, iekavējas. Nakts bija diezgan tāda nekāda. Mēs esam sanīguši, sapīkuši un es domāju, ka šī ir laikam pirmā pēdējā reize, kad mēs braucam ar prāmi. Kad tomēr labāk ir pašiem ar mociju savā gaitā, ērtāk veidā, vai ne, Artur? Ko tu teici no rīta? Jā. Tā es pafilmēšu vēlreiz citādāk. Es vēl neesmu pieredus, man vēl ir bišķiņ kautrs, es esmu šitas te Rudolfs saka, kad filmē kaut kur. Tā. Mēs šodien aizkavēsimies, mēs nebūsim pēc plāna Travemindē 7, kā bija plānots. Šobrīd pēc pēdējās informācijas mēs būsim tikai 1. Mēs vēl gribam piebraukt pie Lidl, mums vēl šādas tādas lietas. Kamēr mēs izšķāmāsies, es domāju, mēs ap 2 tikai tā normāli varēsim sākt startēt, labākā gadījumā. Un tas nozīmē, ka mums šodienas plāni visi arī pamainās. Mums bija plāns šodien tikt pāri Vācijai un nakšņot kaut kur Francijā, bet visdrīzāk mēs to šodien ar tavu nedabūsim. Mēs tiksim labākā gadījumā, kā mēs domājam, Ķelnē, kaut kur tā. Neko. Vienīgais plus ir tāds, ka mēs neko nekavējam, mums nav nekādu iepriekš pasūtīt naktsmāju vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs neesam ierobežoti arī laikā, ka mums kaut kas tagad pajukt. Bet, prāms mums nepatika, man nepatika noteikti. Tāpēc, kad te viss dreb, kratās, čīkst, pīkst, vibrē, jā, skats pa logu pišķītiņās. Un ar visu to 6 stundu aizkavēšanos mēs šobrīd esam nonīkuši, sapīkuši, jau saguruši. Un mazliet tas čosis tā kā var just uzreiz, redzi, kā mums te mūsu galā viss vibrē. Vēl viena lieta, kas man bezīgi, mums šeit ir guļamā telpa, un mēs viņu nevaram dabūt vaļā, jo tās durvis visu laiku certās ciet. Viņas ir vaļā, tad ir ciet, tad ir vaļā, tad ir ciet. Teorētiski te var apiet apkārt, ir vēl vienas durvis, bet te mēs pie šitām durvīm runājām, te arī ir ciet un netiek iekšā. Neko. Arturs aizgāja tagad uz reģistrāciju, jau 2. reizi mēģināt kaut ko dabūt, noskaidrot. Dear guests, for your convenience, we have a store on board. Tad sveiki visiem maniem 5 sekotājiem. Mēs beidzot esam Travemundē. Nopirkām ūdeņus. Galīgi dzert gribējās. Bet uz prāmi tas veikaliņš strādāja tikai
šad tad, un mazais ūdenīts tur bija. Plāni mums ir mainījušies, mēs šodien Franciju nesasniegsim. Mums ir doma aizbraukt līdz Esenē un nakšņot Esenē 428 km. Braukšana būs diezgan garlaicīga, kā jau pa autobāni, bet nu neko darīt. Tā mums šodien ir vajadzīgs braukt. Nu, uzvilmē. Es uzfilmēšu Čiu 72, mēs beidzot esam laimīgi no prāmja nost. Mums ir vakariņas. Mēs Lidlā nopirkām salātiņas, bulciņas, visādas tādas lietas, jo tie, kas mūs pazīst, zina, ka mums ar to ēšanu nav tā, ka mums vajag pusdienas, vakariņas, brokastis. Mēs no rīta ēduši brokastis. Tagad Lidlā kaut ko nopirkuši. Mēs esam Esenē. Es nezinu, mēs nobraucām kaut kādus 400 pār kilometrus, bet precīzi nezināšu 460, 420. Arturs arī aizmirs uzlikt mocim visu pa nullēm. Mēs esam Esenē, tāpēc, ka mēs te dabujām vislētākās nakts mājas. Pa ceļam tas ir. Un pa ceļam arī, jā, nu, divi galvenie varianti. Tā kā man teica, ka interesējot arī istabiņas, kur mēs paliekam lūdzu. Nav nekā šika, ļoti vienkārši. Esenē mēs esam 39 eiro. Bez brokastīm. Brokastis mēs nopirkām Lidlā. Un te var paskatīties, kāds mums ir skats pa logu. Tagad tā kā pilsētas nomala, bet negluži tramvajs te iet, satiksim, nu, so. Es ceru, ka pa nakti nebūs nekas traks. Solīja vispār šodien 10-12 grādus, bet bija mazāk, bija vairāk, otrādi gribēju teikt. Bija kaut kādi 16 grādi. Lidlā jāizmanto Lidl aplikāciju. Jā, Arturs atkal mani pārtrauc, jo viņam ļoti svarīgi sakāmais, ka Lidlā jāizmanto Lidl aplikāciju. Vācijas Lidl. Jā, un man atkal nojauka mana doma, ko es stāstīju. Vat tam steiet. Nu ko? Rīt atpūtīsimies, un tad jau sāksim kaut kādu braukšanu ne tikai pa bāņiem. Un es mierinu, ka ar rītdienu mums sāksies jauna dzīve, rīt mums būs tikai saule, prieks un bauda, vai ne? Jā, viņš teica, jā, ja kāds dzirdēja. Labi, es arī uzveidīšu kaut ko, nomazgāšos un iešu gulēt, lai rīt ir spēks kaulos atkal braukt tālāk. Rīt jābrauc rīt. Es nezinu, cik rīt mums nav plāna rītdienai. Mums vispār vēl arī rītdienas plāns ir jāizdomā precīzi. Cik mēs braukt. Jo maršruts mums ir, bet mums jau viņš viss ir tagad pamainījies. Mēs bijām domājuši, ka mēs nakšņosim kaut kur Mecā, Francijā jau, bet nu, mēs tik tālu neesam tikuši. Mums līdz pašai Mecai vēl te ir ko braukt. Tā kā tā, vēl maršruts mums jāpārskat, jāizdomā. Nu tā, tad visiem saldus sapņus, atpūsties un tiksimies rīt. Labrīt no rīta, ir 6. maijs, 8 no rīta. Mēs esam pie mūsu viesnīcas, ir šis Gasthof Kreips. Kā jau vakar teicu, 39 eiro. Nekas pārāk šiks. Man liekas, ka šo viesnīcu daudz izmanto. Garām braucot, vienkārši uz ātro var piestāt un pārnakšņot. Es vakar sastresojos, ka viss, ko es esmu filmējusi uz prāmju, nepriekšējā dienā galīgi nekam nederīgs. Un tad es tā padomāju, par ko es stresoju. Galā šitos video vienalga skatās, kas ģimene, draugi, rādi paziņas. Tad man vajag tā arī stāstīt to, ko es zinu, kas interesē manus draugus, radzes un ģimeni. Nu, un tos dažus komentētājs, kas man ir kaut ko rakstījuši privāti vai komentējuši, kas viņus interesētu. Un tā tad, ēšana. Es centīšos, bet es teikšu godīgi, ka man tā vienkārši kaut kur ieiet viesnīcā un bāzties iekšā ar kameru un filmēt, ko mums te dod. Ko mēs ēdam, man nesanāk un diez vai sanāks, bet es centīšos. Maršruts. Vakardienas maršruts bija Travemünde Esene. Mēs, nezinu, pār pa 400 km atbraucām. Un
Jā, ko vēl par maršrutu? Maršruts mums visi izčakarējās, tāpēc, ka mēs aizkavējāmies pa 5 stundām. Līdz ar to mēs visu visdrīzāk tagad iekavēs pa 5 stundām. Bet pozitīvais moments ir tas, ka mēs jau neko tā pa dienām arī nebijām saplānojuši tā strikti. Mēs neesam ierobežoti laikā. Līdz ar to tā nav liela problēma. No rīta tagad ir 6 grādi, bija ar Artur. 6 grādi. Sajūtas kā 4, saka. Pa dienu solu maksimāli kaut kādus 16. Saulīti. Un tad es ceru, ka būs tāpat kā vakar, kad braukšana bija diezgan patīkama. Šie 6 grādi nav tādi kā Liepājā 6 grādi, ir daudz mīlīgāk. Tā, kas vēl interesēja? Cenas. Pret hoteli pateicu 39 eiro. Vakar uzpildījām benzīnu, pilnu bāku pilējām. Tas mums izmaksāja 36,80. Benzīns bija eiro 6,9 litrā. Bet mēs jau bijām nobraukuši no Bāņa, tāpēc, ka Bāņa malā bija pāri 2 eiro pie Lībekas. Un tad jau parādījās arī cenas 2,18, 2,19, pat 2,22. Tā kā tas tāds knifiņš, ja kāds to nezina, brauciet nos no Bāņa, un tur būs benzīna cena apmēram pat 40-50 centīmiem lētāk. Ja nav svarīgi, tad, protams, var pildīties turpat autobāņu malā un neiespringt un steigties, ja ir tāda lieta un tā tālāk. Bet mēs parasti cenšamies nobraukt no Māņa. Pirmkārt arī ēstuvs tad ir lētāks, benzīns lētāks. Vienkārši arī atpūsties no tā Bāņa. Maršruts šodienai. Pirmais piegājiens mums ir, ka mēs braucam līdz Trīrei. Tas ir apmēram 240 km, teicu, jā. Un pēc tam mums vēl ir neliels strēķīts līdz Francijas robežai, plus mīnus sanāks 300 km. Mēs vēl īsti neesam sapratuši, vai mēs brauksim cauri Luksemburgai, vai mēs brauksim tomēr mazliet apkārt Luksemburgai. Bet tad Francijā viss, nekādu Bāņu vairāk. Tad mēs palēninam tempu un tad pa laukiem. Principā tad sāksies arī visādi dabas parki, visādas pilis un neliela ciematiņa ceļu malā. Kaut kādu konkrētu apskats objektu mums nav. Paiesim, tur ir tāds smuks parciņš. Konkrēts pieturas vietas mums nav. Mēs vienkārši brauksim, skatīsimies, kur gribēsim, tur piestāsim. Un tad mēs no rīta pastaigāsim, tad mēs vakar ieraudzījām nelielu smuku parciņu. Mazliet uzmetīsim aci. Reku. Parciņš, tev zosis tur tagad ir tālāk dīķelī. Jā, tad jau pa ceļam es noteikti vēl kaut ko pastāstīšu. Mēs pastāstīsim, kas mums gadījās uz prāmi tagad, jo būtībā jau tie, kas skatīsies video, tie jau skatīsies tad, kad mēs jau būsim mājās, ko. Tad es pastāstīšu arī par prāmi visu līdz galam. Kāpēc mums nepatīk šis variants? Pirmkārt, aizkavējās 6 stundas. Otrām kārtām man visvairāk, es nezinu, kā tev, Artur, man visvairāk nepatika viss tās vibrācijas. Viss čīkstēja, pīkstēja, tu brīžiem nevarēja saprast, kaut kas gāžās, negāžās, kas te nāk iekšā, kas te notiek. No logiem šausmīgi pa nakti vilka. Bija tāda sajūta, kad pilnīgi ventilācija kaut kur ir ieslēgta. Bija ļoti augsts, bet mēs trāpījāmies tādā laikā, kad bijām. Es nezinu, tā bija vētra, vai tas bija vienkārši stipri viļņi. Kaut kāds ciklons, jā, un pamatīgi šūpoja. Bet tā problēma ir tā, ka tas mums kaut kā būtu sagādājis kaut kādu jūras slimību, kā es no rīta brokastīs dzirdēju, ka daudziem esot bijis slikti.
Un tie laikam tie, kas vairāk priekšgalā. Tām tur kašķis. Jā. Kašķējās, jau no paša rīta kašķējās. Pilīts, balodīši. Pilīts esens ir, apsaties. Viņas te varbūt labi baro. Molīgs, apsaties. Galvenais, lai tās zosis nav niknas, viņš vēl uzbruks. Kā pilīt, jūs tik apsaties, mazājiet. Jā, teikt, tur ir kaut kāds. Jā, mājiņa. Nu, lūk, mums nebija slikti. Bet ap 9:00 Arturu izsauc uz reģistratūru. Motis bija lejā apgāzies. Ar visu to, ka viņš bija normāli nostiprināts, šūpoja tomēr tik stipri, ka viņš bija apgāzies. Otrs motis arī bija apgāzies. Nu, tajā brīdī viņš vēl nebija apgāzies. Mums tur vēl bija otrs mocīts, bet mēs no rīta satikām čalīti, kas brauc ar otru mocītu, un tad viņš teica, ka viņam arī mocis apgāzās, viņu arī izsauc lejā. Celt moci augšā, un viņš teica, ka viņam stūre bija saliekta, šķība, Jā. Nu kaut kas ar stūri, bet mums atkal ir saplēsts, ieplīsis sēdeklis. Arturs tur viss salīmēja ar skoču, bet nu tā ir ķibeli, kas atkal vēlāk, kad mēs būsim Liepājā, jārisina. Tā kā, ja jūs braucat ar prāmu un trāpat vētras laikā, tad ar to rēķināties vajag, jo es domāju, ne jau mēs pirmie, un ne jau arī pēdējie, kam tā ir sanācis. Nu ko, mūsu rīt pastaiga? Jā, pasties visiem mazajiem. Bet viņš var būt nikris, ka tur mazie, viņš nenāks mums tūlīt virsū. Varbūt ne, nu varbūt viņš vienkārši ir pieraduši parciņā. Kā staigā. Ļoti omulīgs parciņš tāds. Zālē, devu. Zos staig zāli. Vispār jau šis reģions ir ļoti... Te ir daudz zos. Jā, Tie arī sīkie, ne? jā. Visiem zosim jau sīkie. Jā, te vairākas ģimenes ir. Vispār jau šis Varbūt mēs reģions kādu ir sīko ļoti var- rūpniecisks, viņš nav tāds turistisks. Mēs kādu sīku aizvest uz mājām. Nu jā, tā tu viņi tagad Ielaist gulbīšu dīķi. mums būtu vācu zosulēni. Nu jā, tālūk, sanāca tagad tāds mazliet garāks ievads no rīta. Bet, jā, ir. Bet nu neko. Man ir mazliet jāpatrenējās uz to runāšanu, jo es katru reizi, kā es ķeros klāt kamerai, es paliek mazliet tādu saspringt. Un. Reku tur šūpājās jau no rīta, ko viņi tur dara? Bērni jau šūpā. Bērni, 8:00 no rīta. Jā. O. Pirms skolas pašūpājās. Jā, nu jā, varbūt. Nu tā. Vēl neliels skats uz dīķīti un parciņu. Tur ir tāds jau. Nu jā, tad vēl nākamā lieta. Mums pašiem ar Arturu nepatīk skatīties visādas tās saucamās rumtūras. Un es tādas arī nekad līdz šim neesmu filmējusi. Bet man te teica, ka tas esot svarīgi tomēr. Es gan nezinu, cik liela ir tā iespējamība, ka kāds izvēlēsies tieši šo pašu viesnīcu. Bet, nu, lūdzu, bišķi pafilmēšu. Dzīvoja mākslinieks, vai zini? Jā. Ejam augšā. Smaržo, kas undīgs. Jā, te kaut kas tagad dezinficēts. Nē, bet to varbūt remontē. Galvenais tagad trāpīt. Tā, nu tā te ir. Man īpaši patīk jumta istabiņas. Var atsist galvu. Par nakti bija kluss. Tā. Nu, te tā kā prasītos pēc kaut kāda remonta. Bet, nu, Nē, nevajag nekādu remontu. Te ir viss normāli. es domāju, tās durvis tādas jau vecas. Bet viņš Bet viņš ir labs, jā. nav jau Nu, gulīgi. tā kā tā.
Labi, ģērbsimies un dosimies tālāk. Atpakaļ. Viss super. Esam Luksemburgā. Mēģināsim dabūt kaut kādu kafiju, višķiņ arī pauzīt, sasildīties. Jā, vien moment bija diezgan ēs. Nu, vot, es solīju filmēt ēšanu un tā rakala aizmirsu. Mēs esam Luksemburgā. Absolūti nejauši iebraucām, mums nebija tāda plāna. Mēs domājām, ka mēs brauksim garām. Esam bišķiņ nosaluši, kad apstājāmies uz kafijas pauzi. Es jūtu, ka man jau saule un vējš ir jau tā aprāvis vaigus. Un iegriezāmies uz ēst maizītes. Mēs jau te visi jau esam arī apēduši tādas. Jā, gaļas siera saucās fleiškēze. Un ar frikadelītēm. Paņēmām 2 kapučīno. Vairāk uz kotletes ar frikadeli. Jā. Pēc tam mēs vēl ceram, ka tāds iepirkšanās centrs, tā var redzēt. Un mēs ceram vēl, ka izmantot arī kādas labierīcības bezmaksas. Nu, ko pa tam 2 lielām bulkām? Man jau ir tikai pusi, Arturs jau ir apēdis jau pusi. Un 2 kapučīno mēs samaksājām 14,60. Un Arturs ieraudzīja, cik te ir lēts benzīns, un izdomāja, ka varbūt pārbrauksies uz Luksemburgu, jo tad tā vispieticīgi esot tā baigiem pribambasiem. Tad ir gaļu resnāk pa maizi. Jā, gaļu vairāk. Galvenais, viņi neko nesvēra, viņi vienkārši šņukts, nogriez tādu kortīgu šķēlu un viss. Tagad tā, pagaidām labu apetīti visiem.
Mēs esam Tulā, Francijā jau. Atbraukuši uz nelielu pauzīti. Mašīna, nē, te nenāks laikam mašīna. Mēs gribam apskatīties šo te katedrāli. Mēs apskatīsim katedrāli, un tad mēs arī izdomāsim visu par naktsmājām un visu pārējo, kas mums ir vajadzīgs. Rekuj katedrāle. Teorētiski, Google saka, līdz 6 strādā mēs varam tikt iekšā. Es tikai nezinu, vai tas ir maksas vai bezmaksas pasākums. Skaisti. Tiešām skaisti. Durvis skaistas. Mūzeli bija Luksemburgā. Mūzeli bija Luksemburgā. Mēs esam Lotringā tagad. Un kādreiz. Rekuju karte. Mēs esam reku te Tulā mēs esam. Un mums ir jābrauc tā, pa kreisi uz to pusi. Vai uz leju? Nu... Man liekas uz leju. Nē, uz leju mēs galīgi nebrauksim. Mēs brauksim sāniski bišķītiņās. Nē, noteikti nē. Nu, šī katedrāle ir Tulas nozīmīgākais apskats objekts. Cik es skatījos, te vairāk tāda nekāda liela, nopietna, tāda apskats objekta nav. Te vēl vecpilsēta maziņa neliela var pastaigāt. Tur tāds renesanses stila ēkas esot. Bet mēs laikam to šodien nedarīsim. Katedrāle bija smuka. Un vēl smukāk tas, ka bija arī bezmaksas. Nebija nekas jāmaksā. Par ieeju un arī nekāda ziedojuma trauka tur nebija nolikt, ka tā kā gaidīt, ka kaut ko ziedo. Tā mēs te iziesim. Tām trepēm mēs varam iziet, ne? Tad te pastaigā. Un atrod vēl kādu labu smuku dokumentu. Te varēja, te pa tiem vārtiem var braukt iekšā. O, jā. Tad jau šī ir hoteļa stāvvieta, tad jau te tāda, kurš katrs noteikti nevar braukt iekšā. Jā? Šitā jau bija kādreiz. Kaut kāda pils. Baznīca saistīta. Reku ir rakstīts liberte, brīvība, vienlīdzība un fraternība, kā brālība? Brīvais seks. Sākās ar tur, nu. Nē, nu kā, tas jau ir brīvība, vienlīdzība un tas viss ietver. Tu atkal man bojā materiālu. Nē, tas jau ietver viss. Jā. Ļoti skaista katedrāle, gan no iekšas, gan no āras. Es saku, skaista katedrāle. Un skaists mocīts. Tikai ar sabojātiem koferiem, sabojātu sēdekli.
jau bišķi jau tāds aputējis un insektus dabūjis, vai ne? Tā, klausies, tev es pēdējais. Jā, skatos.